ārā augsts, vai ne? Brīvlaiks iet uz galu un būs skolā atkal. Man ir tāds jautājums, jūs zināt, kas ir kukaiņi? Kas tie tādi ir kukaiņi? Kurš zina? Kas tie tādi ir kukaiņi? Tie, kas rāpo. Tie, kas rāpo, labi. Kādu vārdiņu zināt kukainim, kā viņus sauc? Rāpuļi. Labi, prusaki vai ne, tur ērces. Ziniet, es strādāju darbā, kurā mēs ražojam pārtiku. Un visos pārtikas uzņēmumos, visos veikalos, kur tirgo pārtiku, tur obligāti ir tur ir obligāti nepieciešams tāda kontrola, lai skatītos, vai tur dzīvo kāds kukainis vai ne, viņi tad nāk pārbaud, vai viss ir kārtībā. Nu, lūk, un šonedēļ mums arī bija tas vīrietis, kurš pārbauda, vai kāds kukainis nav, vai kāda muša ielidojas, vai skudra. Un viņš bija šonedēļ ļoti laimīgs, un es viņam jautāju, kāpēc jūs esat tik priecīgs? Un ziniet, kāpēc viņš bija tik priecīgs? Viņš teica, tāpēc, ka dārā ir tik augsts, ir kailsals, un es domāju, tā gan atradas par ko priecāties, ka dārā ir -20 grādi, varēja būt kāda -10, un viņš teica, ziniet, kāpēc es priecājos? Tāpēc, ka visi kukaiņi, kas dara sliktas lietas, viņi visi izsals. Ērces, ir tādi izgrauži, kas dzīvo mežā, un viņi izsals, un viņi nenodarīs postu. Nu, lūk, un šodien es jums gribu pastāstīt par termītiem. Termīti, esat tādu vārdu dzirdējuši, termīti? Nu, tad tagad Niklaus mums uzliks pirmo bildi. Termīti, redziet, viņi ir tādi, tā kā skudras, tā kā viņus arī Austrālijā sauc par baltām skudrām, un tie termīti ir tādi, ka viņi dzīvo ēst kokus, graust kokus, un viņiem patīk no iekšpuses viņus graust. Un no ārpuses nemaz nevar redzēt, ka viņi tur iekšā klusiņām ēd un grauž. Un tagad mēs varam nākamo bildi. Redziet, termītiem viņi tātad barojās ar augsni, viņiem garšo mitri koki, sausi koki, zāle, un viņi dzīvo, redziet, tā ir mūsu Zeme, planēta, un tur, kur tā sarkanā svītra pa vidu, viņi tur visvairāk dzīvo. Tā ir Āfrika, Austrālija, apakšā nedaudz Indija, Dienvidamerika. Latvijā viņi nedzīvo. Un viņi ziniet, ko dara? Viņi dzīvo tropu mežos, un viņi ēd tos kokus, un cilvēki arī no kokiem. Ko taisa cilvēki no kokiem, Andrej? Dēļus. Un no ko dēļiem tālāk taisa? Māju. Mājas taisa, mēbeles. Un viņi īstenībā tie termīti, viņi ir tādas diezgan lielas bietas cilvēkiem, jo viņi arī apēd cilvēku mājas, apēd cilvēku mēbeles, cilvēki paliek bez viņām. Tad nākamā bilde. Kas mums tālāk būs? Termīti. Redziet, kādās viņi dzīvot šādās mājās. Viņi var būvēt kokos līgzdas, viņi taisa no augsnes, no dubļiem, sakošļāta koka, no siekalām, izkārnījumiem, un viņi tur uztais tādu māju, viņi tur dzīvo, viņiem tur ir pašiem savs guļamistabas, viņiem ir bērnistabas, bērnistabā viņi dēj olas, viņiem ir koridori, viņiem tur pašiem savu pasauli, viņi tur dzīvo. Un tad vēl ir tādas mājas nākamajā bildē. Viņi arī māk uztaisīt lielas mājas. Redziet, cik liels cilvēks, kur ir. Redziet, kādas viņiem lielas mājas. Tādas arī viņi taisa. Tad tālāk nākošajā bildē mums ir. Redziet, kā viņi sagrauž. Viens gals kokam ir smuks, otrs tāds pavisam. Un viņi sagrauž tev māju, sagrauž mēbeles, un tev īsti nav kur dzīvot. Mežus nograuž, vai ne? Un kas mums tālāk ir? Jā, Svētās Helēnas sala. Tur man ir kaut kādas jautājumu zīmes, atvainojos par drukas kļūdām. Tad Svētās Helēnas sala, tā atrodas, redziet, tur, kur ir Āfrika, tur blakus globus,
un tur ir Āfrika, un tur tās 3 sarkanās bumbiņas, un pa vidu tā sarkanā bumbiņa, tur atrodas Svētās Helēnas sala, kas pieder Anglijai. Un 19. gadsimtā, kādus 200 gadus atpakaļ, galvaspilsētā Džeimstaunā, tur mājas bija taisītas no koka. Un ziniet, kas notika ar tām mājām? Nu, kurš var iedomāties? No? Apēda. Jā, pilnīgi pareizi. Izgrauži apēda gandrīz pusi no tās pilsētas, un tad tur tie zinātnieki, pētnieki, viņi teica, nu, tā izskatās kā pēc kara. Viss izgrauži ir, viņiem ir iedomājieties tiem mazām skudrām, kāds spēks. Nu, kas mums nākošā bildē ir? Jā, 2011. gadā Indijas pilsētā kādā izgrauži sagrauza 10 miljonu rūpijas naudas. Un arī Ķīnā kādai pensionārai, kur visu mūžu bija krājusi savu naudu, arī viņas naudiņa tika sagraustā. Iedomājieties, tā kā izgraužiem ne tikai koki garšo, bet arī nauda. Bērni, kā jūs domājat, kur izgrauži vēl dzīvo? Nu, tagad padomāsim tādā pārnestā nozīmē. Nevis tā kā īsteni, nu, bet tā kā nedaudz pa jokam. Kur viņi varētu vēl dzīvot? Pie betona. Nu, labi. Bet man liekas, ka tas izgrauzis īstenībā viņš ir, ziniet, ar ko salīdzināts? Ar grēku. Un katrs tas izgrauzis īstenībā dzīvo katrā cilvēkā. Bet nevis tāds, kā viņš tur izskatās, bet viņš ir kā grēks. Un jo tiem izgrauži mūsos ir vairāk, jo tas grēks ir lielāks. Kā mēs grēkojam? Kā Andrej, tu kādreiz esi grēkojis? Jā. Nu, piemēram, tagad pastīsimies nākošo bildi. Nu, redzat, tur tie izgrauži darbojās mūsos. Netīra istaba. Viens uz otru kliedz. Mamma saka, jānāk pusdienās 1 reizi, 2, 3, 4. Nedzirdam, mums ir jāskatās multenis, mums ir jāskatās telefons. Mamma sadusmojās, ieliek stūrī, parādam mēli. Kā jūs domājat, kurš tos izgraužus mūsos ieperina? Sātans. Jā, pilnīgi pareizi, Sātans. Un viņš tik priecājās, ka mums tiem izgrauži ir arvien vairāk un vairāk. Bet kā mēs ar tiem izgraužiem varētu cīnīties, ko? Ar Dievu. Ar Dievu, jā. Kā mēs vēl varētu cīnīties? Kā mēs varētu cīnīties vēl? Mēs varētu paklausīt mammu. Mamma saka, jāiet mums gulēt rīt uz skolu laicīgi. Varētu paklausīt mammu? Varētu. Ko mēs vēl varētu izdarīt? Nebļaut, sakārtot istabu. Un, mīļie bērni, atceraties, ka Dievs ne tikai lielajiem cilvēkiem dod spēku, bet arī jums mazajiem viņš dod spēku, lai mēs varētu vienmēr cīnīties pret izgraužiem. Un tad mums vēl pēdējā bilde paliek. Nu, kas tad tur ir, ja mēs cīnamies ar izgraužiem? Un ja mums Dievs dod gudrību un spēku? Mēs esam priecīgi un paklausīgi. Jā, mēs esam priecīgi un paklausīgi. Un, mīļie bērni, lai Dievs jūs svētī, lai jūs iepriecināt vecākus, Dievu, arī paši, lai jūs priecājaties. Un lai jums vienmēr būtu spēks uzvarēt kārdinājumu. Paldies!